Jūs skatāties raidījumu apģērbu kaujas kanālā Dzīvīte. Un šodien es jutīšos modes stilista vietā. Mēs esam atbraukuši pie 2 bērnu mātes un 3 lielisku mazbērnu vecmāmiņas Anitas. Nu ko, dodamies iekšā. Sveicināti! Sveicināts! Lai saprastu, kas mums ir nepieciešams, ko vajag iegādāties, ko nevajag, iesim ielūkoties jūsu garderobē. Lai notiek, ejam! No stilista es sagaidu, kad viņš man ieteiks, kādas labāk krāsas, kāds stils, klasiskais, kā lai pasaka, piegriezums kāds man labāk izskatītos. Varat to skati vaļā. Skatīsimies, lūkosimies, kas jūsu garderobē, ko vajag atsvaidzināt, ko nē. Ko tad jūs lūdzu vēlētos redzēt? Tā, rādiet top 3 labākās apģērbu gabalus, kas jums patīk. Kleites, džemperīšu, kas jums tur ir? Tā. Man patīk šī kleitiņa. Jā, šī tāda. Šī kleitiņa ir ērta, viegla, nekur nekas nemaisās, viss aiziet. Tāda ikdienišķa. Jā. Uz veikalu aizbraukt pilsētā kaut kur, Pilsētu bieži līdz Jā, uz balles kleita tā nav. Tāda mazliet saviesīgāka. Jā. Audums, labs, kokvilna. Vilna, pavisam, jā. Tāds augumam, miesai, ādai ļoti. Tad vēl vasarā ļoti patīk šī. Jā. Ļoti patīk. Pagājušajā epizodē iegādātā kleitiņa. Jā. Tas bija top 3. Jā. Top 3. Un ja tev vajadzētu atbrīvoties no 3 lietām, kas tās būtu? No šīs lietiņas varētu atbrīvoties. Jā. Tā. Kas tad vēl? Tāda lupata pa mājām. Pa mājām, jā, to varētu ņemt ārā. Tā jau būtu nokalpojusi savu. Viņa tāda smagnējs audums, tāds, simpātisks, bet, tāds smagnējs, jo savu laiku nokalpojusi. Jā, var redzēt, sametušās te tādas. Savēlies. Jā. Audumiņš. Tā. Tā trešā lieta. Trešā lieta. Varbūt šī kleita. Jā, tā varētu būt tāda. Viņa tā jau pa lielu gandrīz. Jā, skatos, tev te ir tādi džemperīši, skatāmies. Kas tas tāds par džemperīti? Džemperīts. Aizej uzmēri. Nāc. Nāku. Stāsti. Lieta tāda, ka man audums ir patīkams, viss ir labi. Rokas pa garu, kaklis pa platu, man te nepatīk, ka ir šitas plašais te vaļā tāds, man rodas diskomforta sajūta, nav vērti. Skati, viņš izskatījās lieliski, jā, bet nē. Likvidējam. Jā. Ko tad vēl? Skatos. Es te redzu džemperus, kaut kāds tāds elegants, ar kuriem var izbraukt. Redzu kleitas un vēl visu kaut ko šiku. Bet kur ir tāds mājas drēbes? Ar kādām drēbēm tu staigā pa māju ikdienā? Tādu īpaši skaistu nav. Nē, tādu parastu. Ko tu vēl? Parastas bikses vēl. Un tad man ļoti patīk šī tāds džemperītis. Šits man ļoti patīk. Es viņu vilkšu, kamēr viņš izdils saurumains. Zaļās krāsas tev te dominē daudz. Zaļās un sarkanās. Jā. Un šī tas man patīk. Šītas džemperīts. Jā, tomēr tev vajadzētu tādu elegantu, izejamu un arī pa mājām tādu mājas komplektu tērpu,
Bikses sērtas ar džemperi. Vajag. Atcerēsimies. Šito arī mēs atcerēsimies, ko mums vajadzētu. Jā. Ko vēl tev vajadzētu? Nu kā, tuvojas pavasaris. Vajag atsvaidzināt garderobi. Vajag. Jā, kaut kādu siltāku, tādu pavasarīgāku, kādu blūzīti vai ko tam līdzīgu. Jā, labi. Jā. Paturēsim prātā. Jā. Braucam? Vēl jau nebrauksim, bet taisīsimies. Labi. Tagad mēs brauksim iepirkties. Man vajadzētu atsvaidzināt garderobē. Jaunas vēsmas vajadzētu. Brauksim iepirkties, skatīsimies blūzītes, džinsus un, ja būs iespēja, arī mājas tērpu. Šoferītis Haralds ir atbraucis, un mēs varam braukt uz pilsētu, lai sākas apģērbu kaujas. Esam atbraukuši pie Valdekas, kāpjam ārā un dodamies. Esam veiksmīgi atbraukuši, bet situācija tāda, ka apģērbu veikali sāk strādāt no 10, tādēļ nācās nedaudz uzgaidīt. Pirmais veikals, kur mēs ieradāmies, bija Lakšmī, un acis metām uz džemperīšiem. Šis džemperis nederēja, jo koptēls neizskatījās labi. Šis džemperis man nepatīk. Augšiņa viņam ir ļoti laba, bet tālāk rokas ir par garu, un apakšā viņš nav īsti mans. Tas neder man. Manuprāt, video visu izsaka. Tā, šī jaciņa man patika ļoti krāsas, skaistas, bet nederēja, jo, nebija mans, nederēja manam augumam. Toties svārciņus mēs iegādājāmies. Šis džemperis nederēja, jo nebija piemērots augumam. Šis džemperis man neder. Man patika krāsa, bet īsti man nepiestāv. Augšiņā tā kā būtu labi, bet rokas par garu un te apakšā nav īsti. Tas neder. Šis bija ideāls, ļoti labi izcēla seju. Šī blūzīte man ļoti patīk. Krāsa, skaista uz augumu der, atsvaidzina seju, es jūtos tāda gaišāka, tāda, skaisti. Mēs iegādājāmies šo blūzīti. Šo gan pārdevēja ieteica, lai pērk. Šo blūzīti mēs iegādājāmies, man viņai ļoti patika, audums patika, ļoti patīkams miesai. Skaista blūzīte. Lakšmī mēs iepirkāmies, tagad gan devāmies uz citu veikalu, mest acis uz džinsu biksēm. Šis konkrētais modelis negāja pie sirds. Šie džinsi būtu labi, bet viņi ir garākai sievietei domāti. Neder man pie kāju stilbiem, ir tādi plati, nav patīkami. Bet šie noteikti bija labāki par iepriekšējiem. Toties šie džinsi man ļoti patīk. Der uz auguma, nav kājās par platu. Šos mēs iegādājāmies. Tajā pašā veikalā arī atradām lielisku mājas komplektu. Iegādājāmies mājas tērpu. Es biju ļoti pārsteigta, kad es nopirku rozā krāsā, jo, lai gan man agrāk rozā krāsa ļoti nepatika, bet šis man labi izskatās. Apģērbu jeb štātes esam sapirkušies, tagad varam doties uz māju pusi. Jā. Un tad jau būs maziņš ieskats mūsu pirkumos. Es esmu apmierināta ar stilista palīdzību savu jauno apģērbu iegādē. Man patika rozā krāsa, lai gan dzīvē man viņa nevisai patīk. Un šoreiz rozā toņi caurvijās ar zilo, un man ļoti patīk. Ey, El! Mambo, mambo, mambo. Tango, tango, tango. Lambo, lambo, lambo. Yeah! Она как мамбо, мамбо, мамбо. Она танцует танго, танго, танго. Она как ламбо, ламбо, ламбо. Ол қыз бәрін орныңнан тұрғызады. Она как мамбо, мамбо, мамбо. Она танцует танго, танго, танго.
Она как ламбо, ламбо, ламбо.